Sveiciens visiem! Tātad šodien mūsu tikšanās tēma ir mūsdienu stress, vai tas ir citādāks kā agrāk. No sākuma pāris vārdos par mani. Mani sauc Ginta. Es darbojos HeartMath institūta komandā un jau ir pāris gadi, kā esmu arī institūta pasniedzēja. Par institūtā darbojas zinātnieki, kas pēta, kāda saistība ir mūsu emocijām, iekšējiem stāvoklim, ar mūsu veselību un produktivitāti, un kā, pieņemsim, mūsu pamatu uzskati ietekmē to, kā mēs uztveram pasauli un rīkojamies. Un šīs ir arī zināšanas, ar kurām es dalos šeit, Latvijā. Bet tagad, ko ķeramies klāt šī vakar tēmai. Kā mums iet vasarā? Vasarā parasti mums ir vieglāk būt labā noskaņojumā, vai ne? Jo ir labi laika apstākļi, dažādi pasākumi, un mēs īstenībā fiziski arī vairāk kustamies. Garas pastaigas, peldēšanās, braukšana ar riteni, kas kuram, bet kopumā tas viss mums palīdz būt labākā noskaņojumā, un savukārt tas mums palīdz atjaunot enerģijas rezerves un veido noturību pret stresu. Bet kāpēc šī tēma šobrīd? Tāpēc, kad tuvojas rudens, tiem, kam vēl bērni mācās, sāksies skolas grafiks ar visām tām izrietošām sekām, vairāk pienākumi, vairāk stresa, sāksies drīz arī tumšāks laiks, augstāks. Un tas parasti ietekmē mūsu noskaņojumu, mūsu iekšējo tādu labsajūtu, jo mēs taču tāpatās mazāk iesim pastaigās, mazāk peldēsimies, mazāk fiziski kustēsimies, un kopumā vājināsies mūsu noturība pret stresu. Tā, kas tad ir noturība pret stresu? Vienkārši sakot, tas rāda, cik daudz iekšējās baterijas mums katram ir. Ja iekšējā baterija ir diezgan tukša, tas nozīmē, ka enerģija ir maza, un tas parasti ir jūtams gan fiziskā līmenī, gan emocionālā, gan mentālā līmenī. Fiziskajā līmenī tas nozīmē, ka parasti ir lielāks nogurums. Emocionālajā līmenī savukārt pieauga aizkaitināmība. Mentālajā tas vairāk izpaužas, ka ir grūti koncentrēties, nav ideju, nav nekāds radošums. Un stress ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem. Un tieši tāpēc šodien es gribu parunāt par mūsdienu stresu, jo tas ir citādāks nekā stress, kas bija piemēram pirms 20 gadiem. No sākuma, kas tad vispār ir stress? Stress būtībā ir organisma pavisam dabīga reakcija uz jebkuru izaicinājumu vai kādu prasību, bet stresa veidi ir dažādi. Kā, piemēram, ir fizisks stress. Fiziskais stress rodas, ja ķermenim ir kaut kāda ļoti liela fiziska slodze, pieņemsim, miega trūkums vai kaut kādas slimības. Tas ir fizisks stress, ķermenis ir stresā. Vēl ir psiholoģiskais stress, ja mentālais stress. Viņš rodas tad, kad prāts ir pārāk noslogots no domām, no kaut kādas kognitīvās slodzes, pieņemsim, darbā no spiediena. Un šajā gadījumā bieži galvā skan šī doma, es netikšu galā ar savu darbu, vai es varu izgāzties un kaut kas tam līdzīgs. Ir vēl arī emocionālais stress. Emocionālais stress rodas, kad kaut kāds notikums vai situācija izraisa ļoti spēcīgas emocijas, kas iztukšo, pieņemsim, tās var būt dusmas, bailes, skumjas, vilšanās. Tas ir emocionālais stress. Vēl tiek izdalīts arī sociālais stress, kas saistīts ir kopumā ar attiecībām un vidi. Bet stress ir paredzēts, lai mūs mobilizētu un palīdzētu reaģēt uz situācijām. Un stresa laikā mums ieslēdzas mūsu simpātiskā nervu sistēma. To jūs iespējams atceraties no bioloģijas. Šī simpātiskā nervu sistēma sagatavo organismu rīcībai. Šo stāvokli vēl sauc par cīnies vai pēc stāvokli. Jo tad, kad ir stress, organismā enerģija tiek mobilizēta, lai cīnītos vai bēgtu. Tā ir tāda organisma dabīga reakcija. Bet kas tad notiek ķermenī stresa laikā? Stresa laikā, vienkārši sakot, enerģija tiek pārvirzīta uz ekstremitātēm, rokām, kājām, lai nodrošinātu cīņas vai bēgšanas reakciju.
un aktivizējas skeleta muskulatūra un sirds asinsvadu sistēma, un vairāk asiņu un skābekļa tiek piegādāts tieši muskuļiem, lai mēs varētu nepieciešamības gadījumā aizbēgt. Bet tā kā enerģija tiek novirzīta šim cīnies vai bēdz režīmam, kur tad enerģija tiek noņemta? Pirmkārt, enerģija tiek noņemta imūnsistēmai, jo stresa laikā aizsardzība pret vīrusiem nav nekāda prioritāte. Enerģija tiek paņemta nost gremošanas sistēmai, jo ēdienu pārstrāde var notikt vēlāk, kad stress ir pagājis. Enerģija tiek noņemta reproduktīvai sistēmai, smadzeņu funkcijām, jo smadzeņu funkcijām tādā ziņā, kad mazāk enerģija tieši, lai varētu kaut ko radošu izdomāt, lai rastos idejas, lai tās kognitīvās spējas būtu uz urām. Un enerģija tiek noņemta arī hormonālai sistēmai, jo galveno vadību pārņem virsnieru dziedzeri, kas izdala adrenalīnu, noradrenalīnu un kortizolu. Un enerģija tiek atņemta vai nomākta no citiem tādiem ilgtermiņa regulācijas un uzturēšanas procesiem, kā vairogdziedzera funkcijas, dzimuma hormonu ražošana, kaut kāds insulīna līdzsvars. Tātad tur enerģija tiek paņemta nost. Ja stress ir īslaicīgs, jeb akūts, tad tas mums nekaitē, jo tā enerģijas plūsma viņa ātri atjaunojas visās organismu sistēmās. Un tāds īslaicīgs stress, viņš mums vienkārši palīdz paveikt kādu darbiņu. Bet bīstams ir hronisks stress. Tas ir stress, kas ir ilgstošs, un, diemžēl, tieši mūsdienās tas ir arvien vairāk izplatīts. Un hroniska stresa gadījumā, kā jau es minēju, mazāk enerģija ir mūsu imūnsistēmai, reproduktīvai sistēmai, hormonālai sistēmai, mentālajām funkcijām, un vēlāk vai agrāk sākās kaut kādas problēmas. Un šo simpātisko nervu sistēmu ieslēdz pilnīgi visi stresa veidi, par kuriem es minēju. Galvenie stresa cēloņi. Kāpēc tad mūsdienās ir vairāk stresa nekā, pieņemsim, pirms 20 gadiem? Noteikti tu lielu daļu no atbildēm zini, jo padomā, kas bija pirms tiem 20 gadiem. Visi gadžeti un ar to saistītās neskaitāmās iespējas tikai sāka ienākt mūsu dzīvē. Un galvenie stresa cēloņi kādreiz bija saistīti ar mūsu pašu un mūsu tuvāko cilvēku tādām ikdienas dzīvi. Tur bija ikdienas sadzīves problēmas, kaut kādas veselības problēmas, darba problēmas. Tas bija tāds, kas skāra mūs pašus un mūsu tuvāko loku. Taču šobrīd, kā mums ir šobrīd? Mums ir sociālie tīkli, mums ir neskaitāmas TV programmas, kur mēs sekojam līdz ne tikai savu tuvāko dzīvei, bet neskaitāmiem notikumiem visā pasaulē. Un kas mums šobrīd ir tie neskaitāmie notikumi? Terorisms, dažādas politiskās spēlītes, karš, klimata pārmaiņu izraisītas dažādas traģēdijas. Un, protams, ka tas rada stresu, sākot no dusmām un beidzot par bailēm par mūsu pašu nākotni. Tātad mūsdienās mums stresu rada ne tikai tas, kas notiek tuvākā apkārtnē, bet jau tas, kas notiek visā pasaulē. Stresa biežums. Runājot par stresa biežumu, es domāju tādu vidējo aritmētisko, ja norit dzīve, kas kopumā ir apmierinoša. Pieņemsim, kādreiz stress bija vairāk tāds epizodisks, saistīts ar noteiktiem notikumiem, piemēram, termiņi kaut kādiem uzdevumiem darbā, kaut kāds konflikts. Bet tas notika, tas pagāja un viss. Bet šobrīd tas stress ir viņš nepārtraukts, jo, kā jau minēju, mēs dzīvojam līdzi visiem pasaules traģiskajiem notikumiem. Un trakums ir tas, kad mēs pie tā pierodam un vairs pat nepamanām, ka kārtējā traģiskā video noskatīšanās mums rada stresu. Jo, protams, tas stress nav tik liels, ja tas notikums skartu tiešā veidā mūs. Bet stress tāpat ir, un viņš ietekmē mūsu simpātisko nervu sistēmu. Tātad mūsdienās, ja mēs sekojam līdz visiem šiem pasaules notikumiem, cilvēkiem ir patstāvīgs stress. Stresa ilgums.
Kādreiz pēc situācijas vai notikuma, kas radīja stresu, parasti organismam bija iespēja atjaunoties. Stress bija vairāk īslaicīgs. Mūsdienās stress ir hronisks. Hronisks nozīmē, ka tas ir nepārtraukti. Jo, kā jau minēju, mums stresa nodrošina pieejamās informācijas plūdi sociālos tīklos, televīzijā, visur, kur paskatāmies. Un sociālā tīkli daudziem, piemēram, it sevišķi jauniešiem, rada stresu, kas saistīts arī ar to, kā arī jāizskatās, kas ir moderni. Tur ir tāda salīdzināšanās un konkurence. Un, ja tas jaunietis vai pusaudzis visu laiku ir šajā sociālajā vidē, viņš arī pa lielam visu laiku ir stresā. Ja kaut kas ir ne tā, kā viņš gribētu, jo visu laiku ir šī salīdzināšanās, šī kaut kāda konkurence. Kas ir ar ķermeņa reakciju? Ķermeņa reakcija īstenībā uz stresu, visa veida stresu, ko es saucu, fizisko, emocionālo, mentālo, visa veida stresu, ir tieši tāda pati, kā bija kādreiz, tā ir šobrīd. Mums ieslēdzās cīnies vai beidz režīms ar visām tām izrietošām sekām, kā jau es minēju, kur tiek paņemta nost enerģija gremošanai, hormonālajai sistēmai, imūnsistēmai, nervu sistēmai, mentālām funkcijām. Tāpēc tas, uz ko es aicinu šodien, ir vienkārši pavēro, kas tevī notiek, kad tu skaties, pieņemsim, TV ziņas, sociālo tīklu video, vai kad lasi kaut kādus postus, kas ir saistīti tieši ar traģiskiem, negatīviem notikumiem. Visticamāk, tu pamanīsi, ka paceļas emocijas, vai ne? Un mēs tos notikumus izdzīvojam, mēs pārdzīvojam, lai gan tieši tajos notikumos mēs neesam iesaistīti. Un svarīgi ir vienkārši apzināties, ko tas nozīmē tavam ķermenim, tavai veselībai, jo joks ir tāds, ka smadzenes neatšķir, vai tas, ko tu pārdzīvoji, tikai tāds līdzpārdzīvojums, vai tie ir reāli draudi, kas notiek ar tevi. Un tu jau zini, kas notiek. Ieslēdzās simpātiskā nervu sistēma un cīnies vai beidz režīms, jeb stāvoklis. Tātad, ja tas, ko tu noskatījies, rada tādas emocijas kā bailes, dusmas, netaisnības sajūta, neziņa, trauksme, agresija, varbūt pat riebums, tad zini, ka tava sirds darbība kļūst neregulāra, haotiska, viņa vairs nav koherente un tiek negatīvi ietekmēta hormonālā sistēma, smadzeņu darbība, nervu sistēmas darbība, imūnsistēma, mentālās funkcijas. To ir vienkārši svarīgi apzināties, jo mēs taču paši tikai varam parūpēties par sevi un uzņemties vispār atbildību par to, ko mēs darām. Ejam tālāk. Atjaunošanās spējas. Kādreiz organisma atjaunošanās notika dabiskāk, jo nebija pieejama tik liela informācijas plūsma, jo vairāk bija fiziskās aktivitātes un vairāk cilvēki tikās klātienē. Šobrīd ir ļoti maz reālu paužu, jo daudz cilvēki arī atpūtas pauzēs pārčako sociālos tīklus, kas nemanot turpina stimulēt nervu sistēmu. Un runājot par psiholoģisko efektu, kādreiz bija vieglāk saprast cēloni, kas radīja, piemēram, trauksmi vai nogurumu vai depresiju, taču šobrīd tas ir grūtāk. Stresa cēlonis ir grūtāk identificējams, jo cilvēki patstāvīgi ir emocionāli uzvilkti. Tās lietas ir tik daudz un tik dažādas, kad ir grūti saprast to cēloni. Vēl viens svarīgs aspekts, ko es gribu šodien atgādināt, ka cilvēks ir īstenībā vienīgā būtne uz planētas, kas spēj tikai ar domas palīdzību radīt to pašu fizioloģisko reakciju, ko izraisītu reāls notikums. Un šī spēja gan pastāvēja gan agrāk, gan tagad. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs spējam atskaņot pagātnes notikumus prātā tā, it kā tie notiktu tagad, ar visām emocijām, ar visām sajūtām, un ķermenis arī tā reaģē ar tām pašām stresa vai emociju tādām ķīmiskām reakcijām, ko piedzīvoja toreiz. Vai mēs arī spējam iztēloties nākotnes scenārijus tik spilgti,
ka organisms rēģē uz tiem arī kā uz tādu jau reālu realitāti. Un šī spēja, viņa var būt gan dāvana, gan posts, jo, ja mēs patstāvīgi atceramies sāpīgus tādus stresa pilnus notikumus, mums ķermenis dzīvo tādā patstāvīgā pagātnes ķīmijā, radot hronisku stresu un izsīkumu. Un padomā, kas tad notiek ilgtermiņā, ja ilgstoši tev ķermenis ir cīnījies vai beidz režīmā. Un šeit es domāju, ka mēs katrs pats sev varam atbildēt, un mēs katrs zinām, kā mums ķermenis uz to reaģē. Un saistībā ar šo mans ieteikums ir noteikti pavērot, cik daudz tu emocionāli reaģē un uz to, kas notiek pasaulē. Cik daudz, pieņemsim, tu vispār pavadi pie TV vai sociālajos tīklos, sekojot līdzi tieši šiem negatīvajiem, traģiskajiem notikumiem. Un, ja tev šķiet, ka pa daudz, ja tu jūti, ka tevī tas raisa tādas emocijas, kas iztukšo, tad īstenībā uztaisi sev izaicinājumu, piemēram, vairākas stundas pirms iešanas gulēt, neskaties ne sociālos tīklus, ne TV ziņas, un dari to vismaz mēnesi, un pavēro, kas tevī tavās sajūtās mainīsies. Jā, jo, kā jau es minēju, daudziem šķiet, ka pauzes sociālajos tīklos vai kārtējā tur Netflix filma ir atpūta, bet īsti tā nav, jo šīs darbības bieži vien uztur tādu reālu modrības režīmu, un tā nervu sistēma tiek kairināta. Un gribam vai nē, tas stress uzkrājas. Ja citiem vārdiem sakot, tas stress traucē praktiski visām organismu sistēmām darboties optimālā režīmā, jeb koherenti. Un gribam vai nē, kaut kādā veidā organisms par to liks manīt. Iespējams būs nogurums, iespējams depresija, nekontrolētas emociju lēkmes, iespējams slimība, vai iespējams tā vispār var būt kaut kāda rīcība, ko pēc tam iespējams būs jānožēlo. Un ko es ar to gribu teikt? To, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad mums katram pašam ir jāprot regulēt savu nervu sistēmu un jāprot pašam regulēt savu sirds darbību, nokļūt koherentā stāvoklī. Un mums arī jāprot un jāveido noturība pret stresu, lai gadījumā, ja mēs, piemēram, nonākam situācijā, kas raisa stresu un prasa mūsu rīcību, mums būtu vispār iekšēji resursi, tā mūsu iekšējā baterija ar to tikt galā. Un tā īstenībā var būt kaut kāda pat lielāka slodze darbā, bet ja nav iekšēji resursi, ja nav tā enerģija, ja baterija ir tukša, tad diezgan ātri būs liels nogurums, garstāvokļa svārstības, dusmas un tā ķēdīte katram ir varbūt atšķirīga, bet kopumā līdzīga. Tātad, lai mūsu baterija būtu pēc iespējas pilnāka, mums ir jāveido noturība pret stresu 4 jomās. Tā ir fiziskā, emocionālā, mentālā un garīgā. Un šodien katrai jomai es neiešu cauri, jo katra joma ir ļoti plaša, bet ir vairākas lietas vienkāršas, kas var noderēt jau šodien. Un daudziem vieglākais, ar ko sākt, ir noturība pret stresu. Tieši veidot to noturību pret stresu tieši fiziskajā līmenī, un tam arī šodien mazliet pieskarsimies. Jo, kā jau pašā sākumā runājām, daudziem cilvēkiem, it sevišķi rudenī, sāks arvien vairāk pienākumi, arvien vairāk stresa, parasti arvien vairāk ir emocionālais stress un arvien mazāk laika paliek fiziskām aktivitātēm, jo tam ir daudz un dažādi iemesli. Soli pa solim ir stāvoklis, ka ir nogurums un neko negribās. Dažkārt ir tāds stāvoklis, ka tās ierastās lietas, kas vispār kādreiz strādāja un palīdzēja atjaunoties, vairs īsti nedarbojas un gribas tikai gulēt dīvānā. Es pieļauju, ka tā ir, ka katrs to stāvokli ir izbaudījis, ka ir tas stāvoklis, ka neko negribas, vienkārši gribas gulēt dīvānā un spaidīt televizoru pulti, vai ne? Un šodien es gribu padalīties ar metodi, ko sauc uzvedības aktivizācijas metode. Un šī ir metode, kas tiek izmantota plaši CBT gadījumos, kad cilvēkiem ir grūti savākties, kad nav motivācija, kad ir depresija.
Un tad tiek izmantota šī metode. Un tas noslēpums īstenībā ir tāds, ka, lai iegūtu enerģiju, tā vispirms ir jātērē. Dažkārt tas šķiet neiespējami, bet mūsu ķermenis, viņš darbojas kā tāds automašīnas akumulators. Lai tas būtu uzlādēts, ir jābrauc ar auto. Ja nebraucam, akumulators izlādējas. Un ar mums ir īstenībā tieši tāpat. Ja paliekam mierā, ja neko nedaram, ja nav enerģija, tā mūsu baterija arvien vairāk tukšojas. Bet tieši kustība ir tā, kas palīdz mums veidot noturību pret stresu fiziskā līmenī un palīdz uzlādēt to mūsu bateriju. Tātad, lai veiksmīgi uzlādētu sevi, ir svarīgi ievērot 3 soļus. Tātad tā ir tā uzvedības aktivizācijas metode. Pirmais solis ir tas, ka tev ir vienkārši jāizvēlas aktivitāte, ko darīt. Svarīgi ir tas, ka aktivitāte ietver fizisku kustību vai kaut ko, kas vienkārši liek tavam ķermenim kustēties. Piemēram, tā var būt pastaiga, deja, tā var būt viegla vingrošana. Patiesībā tā var būt arī zīmēšana, bet vajag, lai ir kaut kāda aktivitāte. Svarīgi ir tas, lai tas tev patīk un tas tev dod enerģiju. Ļoti svarīgi, kā jau es minēju, ka tas tev patīk, jo tas mērķis ir ieslēgt tā saucamo smadzeņu dopamīna sistēmu, jo dopamīns ir tāds neirotransmiteris, kas mums liek justies labi. Un ja rodas šī sajūta, tad ir tā sajūta ir tāda, tas bija labi, es gribu to darīt vēlreiz. Un tas ir tas mērķis, kas jāpatur prātā, izvēloties aktivitāti, ko darīt. Piemēram, ja tev ir liels nogurums, baterija tukša un tev ļoti nepatīk taisīt vēderpreses, tad noteikti to neizvēlies. Jo, ja tu to sāksi darīt, tev vispār nebūs nekāda motivācija, tev būs vēl tāds lielāks tāda pretestība. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties to, kas tev patīk. Svarīgi ir, ka aktivitāte ir izpildāma. Ko tas nozīmē? Tai aktivitātei ir jābūt tādai, ko tu vari sākt un pabeigt, nejūtoties pilnīgi izsmelts. Piemēram, ja tev tā baterija jau ir tukša un tu esi noguris, tad pāris kilometru skrējiens būs pārāk daudz, pēc tam tu jutīsies vēl sliktāk. Tāpēc tad izvēlies, pieņemsim, kaut vai 5 minūšu pastaigu ap māju vai 10 minūšu pastaigu vai kaut kādu arī vieglu stiepšanos, jo tas tev sakustinās tavu iekšējo enerģiju un tas tev, kā saka, būs tas stimuls, lai tā enerģija sāktu arvien vairāk ražoties. Nākošais ir svarīgi, ka tai aktivitātei ir jābūt mērāmai. Tev skaidri jāzina, kad aktivitāte sākas un kad tā beidzas, lai būtu tā sajūta, ka tu esi tā kā paveicis uzdevumu. Piemēram, es staigāšu 10 minūtes pēc pusdienām vai es uzgleznošu vienu ziedu skici vakarā. Pieņemsim, var arī sev noteikt tādu aktivitāti, pieņemsim, es sakārtošu vienu plauktu vienā vakarā, un tas, pieņemsim, mērāms uzdevums atšķirībā no tā, ja tu, pieņemsim, sev uzdot uzdevumu, es sakārtošu visu māju. Tas jau ir pārāk daudz, it sevišķi gadījumos, kad nav enerģija. Atcerieties, es runāju par gadījumiem, kad ir jau nogurums klāt, kad nav enerģija. Nākošais aktivitātei, ko tu izvēlēsi, ir jābūt atkārtojamai. Tas nozīmē to, ka, lai tu to vari darīt regulāri, bet nepārslogojot sevi. Pieņemsim, tā var būt pastaiga ar suni katru rītu, jo tu to vari darīt katru rītu. Tas var būt, ja tu dzer kafiju, piemēram, viegls vingrojums pēc kafijas. Nākošais solis ir, ka tev ir jāplāno, kā tu to paveiksi. Padomā, lai aktivitāte pēc iespējas harmoniskāk iekļaujas tavā ikdienā. Ja ir iespējams, sasaisti to, piemēram, ar kādu savu ieradumu. Piemēram, katru rītu taisi brokastis. Taisot brokastis, piemēram, tu vari padejot. Vai, ja, pieņemsim, pēcpusdienā tu dzer kafiju, tad ieplāno arī, pieņemsim, 10 minūšu pastaigu līdz tai kafijas dzeršanas vietai, piemēram. Jo tādā veidā tu to aktivitāti sasaistīsi ar savu ikdienu, un tev viņa būs vieglāk izpildāma, viņa vieglāk iekļausies tavā ikdienā.
Vēlams arī noteikti aktivitātei ir konkrēta laika un vietu un, pieņemsim, sagatavot visu nepieciešamo, ko viņai vajag. Ja tu esi izdomājis iet, piemēram, paskriet, tad sagatavo, lai tev būtu viss nepieciešamais apģērbs un botas. Nākošais ir ļoti svarīgs solis, un tas ir apzinies, kāpēc tu to dari. Jo svarīgi ir atrast sevī skaidru un sev ļoti noderīgu atbildi, kāpēc es to daru. Un tas var būt, piemēram, es gribu būt veselāka, vai, piemēram, es gribu būt produktīvāka darbā, es gribu, lai man ir vairāk idejas, radošums, lai man ir vairāk enerģija. Un tas ir tas, kāpēc kas tev ir jāatrod, lai tev būtu motivācija sākt sevi vilkt ārā no tā noguruma, no tā brīža, kad tev ir ļoti tā zema tā iekšējā baterija, ka viņa ir tāda tukša. Un praktiski tas nozīmē, ka vienkārši ieplāno aktivitāti savā kalendārā un izturies īstenībā pret viņu tikpat nopietni kā pret svarīgu sapulci vai kādu vizīti. Un jā, vienkārši svarīgi ir atcerēties to, ka jo regulārāk tu kusties un dari, jo spēcīgāk uzlādējas tava baterija tieši šajā fiziskajā jomā. Šobrīd mēs runājam tikai par fizisko bloku jeb jomu. Jā, un runājot arī par noturību pret stresu fiziskajā blokā, ļoti svarīgi ir atcerēties, ka mums organismam ir jāiedod visas nepieciešamās minerālu vielas un vitamīnus. Man, piemēram, nevienmēr izdodas ar ēdienu nodrošināt visu organismam nepieciešamo. Tāpēc es, piemēram, jau ir pāris gadi, kad es lietoju uzturu bagātinātājus. Mani favorīti ir Dolife, tāpēc es viņus arī iesaku. Un es šodien ļoti gribu izsaukt komplektu diena un nakts. Tātad šis komplekts diena un nakts, viņš ir veidots ņemot vērā pētījumus par organismu cirkādējiem ritmiem, par kuriem, starp citu, par tiem pētījumiem tika piešķirta Nobela prēmija. Un īsi sakot, cirkādie ritmi ir mūsu iekšējais bioloģiskais pulkstenis, kas nosaka, kā darbojas organismi, kā darbojas mūsu orgāni visas diennakts garumā. Un kopā šis komplekts satur 26 augu ekstraktus un sulas. Un tas kopā darbojas papildinoši, un tas viss uzlabo mūsu orgānu darbību. Jo, piemēram, pudelē diena ir apvienoti augu ekstrakti, kas palīdz darboties tām sistēmām un orgāniem, kas ir svarīgi dienā. Tām, piemēram, ir gremošanas sistēma, kognitīvās funkcijas, lai būtu enerģija, lai mēs varētu to visu izdarīt. Un tur, piemēram, ir tādi brīnumiņi iekšā kā mežrozīte, plūškoks, vilkābele, granātābols. Savukārt melnā pudele, kas ir nakts, viņa apvieno augu ekstraktus un augļu sulas, kas veicina organismu attīrīšanos un atjaunošanos un palīdz mums labi gulēt. Un tur arī ir pilns ar brīnumiņiem iekšā goji ogas, baltais zīdkoka ogas, artišoks, nātrene un daudz citas. Tātad kopumā, lai mēs veidotu noturību pret stresu tieši fiziskajā blokā, ir svarīgi kustēties, lai mums veidotos enerģija un pildītos mūsu iekšējā baterija. Un mums ir svarīgi parūpēties, lai mūsu organisms saņem tām visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas. Tā. Tā, es šobrīd domāju, un man šķiet, ka par mūsdienu stresu un kā veidot noturību pret stresu tieši fiziskajā blokā, es esmu pavisam īsi pastāstījusi visu, ko es šodien gribēju minēt. Tēma ir ļoti plaša, bet šīs ir galvenās lietas par fizisko bloku, ko es gribēju šodien izcelt. Un tiem, kas vēl nezina, pavisam drīz 14. septembrī būs superīgs rudens fórums, kas ir veltīts imunitātei. Arī es tur būšu, es stāstīšu par noturību pret stresu un priecāšos visus jūs satikt klātienē.
Un tiem, kam ir vēlme cītīgi pastrādāt ar savu iekšējo pasauli, ar emocijām, ar uzskatiem, ar ieradumiem un veidot noturību pret stresu arī emocionālajā jomā, tad, protams, es priecāšos jūs visus arī redzēt arī rudens kursā. Par to vairāk informācija manā mājaslapā. Tā kā kopumā esiet veseli, rūpējieties, lai jūsu iekšējā baterija vienmēr ir pilna. Un uz tikšanos!